Masīvs sveiciens 6. un 7. augustā Unicorn 2016 izšāva visu, kas tam bija, trāpīdams precīzi un vienmērīgi, ka pat īsti nav ko teikt. Nevarētu sacīt, ka viņam piemita wow efekts, taču slikts arī viņš nebija. Savi mīnusi, protams, bija. Slimības pusstundu vēlāk sāksim nekur neizzuda. Par pārējiem mīnusiem, ja ļoti piekasīties, varētu atrast vismaz no apmeklētāju puses. Tomēr it visu atsver pietiekami plaša programma. Veikt mēģinājums ar cosplayeriem, kur ir vesels vagons ar ķerru, nav viegli, un paši cosplay šogad bija jūtami augstā līmenī, pat debitanti neizskatījās pēc debitantiem. Pa vidam vēl pietiekams daudzums standu, prezentāciju un e-sports, kurš šogad bija ar lielu vērienu un citu atrakciju. Notikuma laiki nekrustojās izņemot specifiskos e-sports, cosplayeru padomu un tā tālāk, bet principā uz visu varēja mierīgi paspēt. Gala rezultātā pasākums šķita atmosfērisks ar vieglu gaisotni. Nebija tā, kā visi kaut kur steidzās un nenormāli drūzmējos, izņemot merchandise veikaliņus. Un cilvēku bija tā kā pietiekami, vai arī biļešu cenas šeit kaut kādu savu vārdu teikušas par to citreiz. Taču, lai dot iespēju gan tiem, kas bija un nebija, ciešā sadarbībā ar Anime Forums LV piedāvā ielūkoties nedaudz dziļāk iekšā Unicorn pasākumam. Если ты чувствуешь себя дебилом, значит ты сделал правильный косплей. Как вам нравится Unicorn? Нормально пока что, весело. Весело? Что вам больше всего нравится в Unicorn? Ну то, что я нахожу всяких знакомых, и мне с ними весело, и всякие радужные костюмы, красочные. Сколько раз вы уже были в Unicorn? На Unicorn была, это второй раз. Были вы в других мероприятиях, похожие на... Я была только на Винтерконе, тоже 2 раза. И как сравнительно количество народа? Тут больше, меньше народа? Ну, здесь, конечно, больше, но здесь и больше места, так что мне намного уютнее. Есть какие-то пожелания всем униконщикам или что-то, последний shout-out for everybody? Я не знаю, просто всем удачи с косплеем, она вам пригодится. Можно ня напоследок? Ня! Юрий Лётый Смокс. Здравствуй, Кору-сенсей. У нас такое дело. Нам нужен третий, кто поможет нам делать интервью. Ты нам поможешь? Кору, ну ты знаешь, ты такой большой. Как я смогу с тобой брать везде с собой? Ты дашь нам свою голову? Labdien, mēs esam no animeforums.lv un mēs gribētu pajautāt šī skaistajai Leidijai, ko jūs šeit darat? Nu vai nu skaista, bet nu Leidija jau esmu. Ko es daru? Šobrīd vienkārši staigājos apkārt, bet tā es esmu daļa no komandas organizēšanā. Palīdzēju visu likt kopā un tā tālāk. Kā jums patīk Unicorn staff pozīcijā? Man patīk, nav pirmā reize, kad šāda veida darbu daru un pierasta lieta jau. Vai jūs esat iepriekš bijuši Unicorn kā skatītājs? Jā, no pirmā gada jau. Un kāds atšķirās būt otru pusi, tā teikt, ekrānam? Nekas daudz nemanēs, jo principā es jau pa lielu vienmēr palīdzēju kaut ko nedaudz kaut. Ko jūs domājat par biļešu cenām uz Unicorn? Ir bišķiņ padārgs, bet vieta ir atbilstoša. Tas nav lēts priekš šādu pasākumu izveidot. Ja liks lētākas cenas, var nesanākt viss vairs. Te ir kvalitāte pret cenu. Vai jūs esat bijis uz citiem pasākumiem? No animēta? Jā, protams, esmu bijis gan uz Animatsuri, gan uz ņā. Tālāk pagaidām no sanācis, bet plāni ir. Ko jūs varētu teikt salīdzinoši ar Unicorn? Unicorns ir, protams, lielāks, bet Unicorns ir vairāk komerciālais. Piemēram, tas ir vairāk kā ģimenes, tas tā kā saviedētāks, mazāks, bet saviedētāks. Animatsuri atkal tas ir vairāk radošais tieši priekš māksliniekiem izpausties, kur vairāk, manuprāt. Mums te Koru-sensejs jautā, kad jūs domājat, kur ir jūsu, kā teikt, brālis palicis?
Mans brālis? Es nezinu, man šeit vairāk brāļi vispār ir. Vairāk brāļi. Gan māsas, man viņu māsas vairāks arī steigā. Un kāpēc izvēlēties tieši šādu cosplay? Jo tas bija tas, ko es varēju dabūt, tas, kas man derētu. Skaidrs, liels paldies. Pēdējie vārdi kaut kas shoutouts. Shoutouts visiem maniem draugiem, visiem shoutouts Unicorn Staff par to, kā pūlās un cīnās ar šito, jo pūlis ir liels un darbs ir smags. Tas nav tā vienkārši, ka tu uzveic un viss būs labi, tur ir baigās masas, ka tas viss bīdas iekšā, tur iet vaļā. Liels paldies jums par interviju, visu labi. Nav par ko, visu labi. Hi, Mom! My name is Oscar, I am from Anime Forum, .lv, and we are just taking interview to see what's happening in Unicon. We want to know who are you, what you're doing here, and how you like here. Yeah, I'm Vladislav Sukenik. I came from Ukraine. I represent L. Ron Hubbard as a man, as a writer, as a man of culture. Okay. And we represent here his fiction stories as well as his stories in different genres, like western, air adventure, sea adventure, science fiction, fantasy, and also established him in 1983. He's one of the famous contest writers and illustrators of the future. Okay. Can you tell a little bit, like, for people who don't know anything about this, what is going on? For some short 1-2 sentences about what it is. It's like one universe, or it's multiple universes. Multiple universes. That's right. He was one of the best writers in science fiction, and now it was released the biggest story in novel in science fiction and Battle for Earth. But it's not only book. We have also audiobooks. Oh, nice. There is 69 actors. Oh, 69 actors here. In And it's like movie with audio movie. It's only English or it's English? English. Okay. Only English. It's 69 Hollywood actors which create all of this, but it's also special sound effects, music. It's like movie. Like a theme song there is, right? That's right. Yeah. That's right. And how you get into Unicon? Who invite you, or you find it yourself? Yeah, I found this Unicon, and I was also invited by chairman of this contest, like Unicon, and it's L. Ron Hubbard did a lot for writers which are not famous when he established this contest, Writer of the Future contest. And it's he opened a door for the future great writer. Some of them it's now judges in this contest, and it was like a good opportunity for us and also for Unicon to introduce such a person to people. My friend, my headquarters says, and I ask some questions. Yeah. What age would be this literature for? For what age? You know, it's interesting for different ages, like from yours and till oldest, because all of his story, which was written like when was Great Depression in America. Yeah, he wrote in different genres, like western, adventure, sea adventure, and it was, you know, people don't have the television at that time, so they was need to have some possibility to go out from that problem which was in that time. Okay. And one more. I see there is a lot, my friend. Yeah. See there is a lot of girls on the front pages, and he asked, there is some kinky moments too in the books, or there is only like straight literature? What does it mean? Kinky, some you know, some 18+ moments, or it's only like. I can say that it's some books, each 18+. Yeah. It's Mission Earth. Okay. So it's like a little bit satiric novel, but it's some moment which can say 18+ or 16+. All right, I got you. All another one, it's like Puritan literature. It's like where author like Mr. Hubbard described like how it can be partnership between men and women, how you can go through some problems correctly.
not like kill everybody and be happy, you know. But how when you came to some trouble, how you can go out from this trouble. All right. Thank you very much. You're welcome. Do you have some shout outs for our auditory, for your auditory, for everybody who will see this? Something last words? Yeah, I can say that they can enjoy to read these stories. And where they can find more information about you? About me, you can find in Like website or... website about Mr. Hubbard, it's lronhubbard.com. All right. Okay. Thank you very much. You're welcome. See how I cry. Why must you hurt me? Do what you do. People here are quite friendly, except one guy actually grabbed my ass. Labdien, mēs esam no Anime Fóruma LV. Un mēs gribētu uzzināt, kā jūs sauc, kas jūs esat, ar ko jūs nodarbojaties. Esmu Daniela Djubina. Viss kārtībā. Nu, es nodarbojos ar freelancingu, es zīmēju un izlieku darbus internetā. Tagad es mācīšos RVT uz poligrāfiju un izspiedēju darbību. Tagad es piedalos Unikonā un pārdodu savus zīmējumus. Es pārdodu plakātus un lielākoties uzlīmes. Un kā jūs nonācāt līdz craftingam? Kas jūs ieinteresēja tieši craftingā, Unikonā, zīmēšanā? Nu, mākslas skolu es jau apmeklēju no 1. klases, tāpēc ar mākslas jau biju sen saistīta. Pēc tam apmēram, man liekas, kādā 4. klasē es iepazinos ar anime, un tad tas viss arī sākās. Man kurusēcējs jautā, kāda ir jūsu mīļākā anime? Lucky Star. Lucky Star? Jā. Lucky Stars. Un ko? Koru. Koru ļoti viņam interesē, pa ko jūs balsot? Pa Juriju vai Jaoi? Jurija ir ļoti smuks, bet Jaoi es vairāk klasu. Tomēr vai? Lies paldies jums! Jūs gribētu kaut ko pateikt pircējiem, mūsu auditorijai? Nu, dariet to, kas jums patīk, un lai viss sanāk. Lies paldies jums! Paldies jums! Can't you see I love you? Make a little effort, try to be true. I'll be happy, not so. Tik Latvien? Jā. Labi, tad runājam latviski. Why such character choice? Well, I really like the game this character is from, and well, it's a fairly popular character from the game, so I decided, well, it's probably a good idea to make the costume as well as making something that is really challenging to make. It actually took a while to make this costume, so yeah, that's why. And how long was that while? About 2.5 months. I started at the end of May, so yeah, about that. That's all. And another question, how do you think about your... Not about chances, but about how did you perform on stage? Well, it's really hard to move in this one. So, unfortunately, I couldn't move as freely as I wanted to. Like, I wanted to swing my spear around and that kind of stuff. But I ended up just having a défilé, just walking in, striking a pose, walking to a different place, striking a pose. So, unfortunately, it's not as good as I wanted it to be, but it's better than I thought it could be. Моя душа, просто moi. Hello, I'm from animeforum.lv and this is my friend Koro Sensei. We are just looking for people who is here and get to know about them. So, can you introduce yourself? Yes, my name is Tragicoma and my occupation is a magical creature, and this is our magical traveling shop. It was a very long way here, but we're happy to be here. Everything's fantastic, I love it. And people are actually enjoying our magical items, and yeah, we're really happy. All right. What kind of magic you can provide us with? Well, for example, we have especially crafted wands. This one is a silver wand, and it's for healing spells and light magic, but you can find anything you need here.
can you? There is something what can kill Koru Sensei. What? Koru asks if there is something what can help to kill him. You know that Koru is like a class leader and he need to get killed. Okay. So there is something for killing. Very destructive. Yeah. Actually, well, the magical forest isn't that into killing and destroying everything, so we're more of enchanting. I don't know. Maybe he could try to eat a magic bean and choke on it. Oh, okay. But that's that's the best I can do. All right. How you find the unicorn? How you become a crafter? Well, this has been our hobby for a long time. But we started going to Unicon like since it almost opened up, like 3 or 4 years ago. So we've been coming here all the time. Do you enjoy it? Do you like it? Yeah, I love it. You like it. All right. There is some. Koru asks if there is some, spells for love, for making somebody to charming spells or something. Well, you can get a potion. Potion? Yes. You can use it as a love potion and give it to someone. He can drink it and then fall in love with you. Oh, nice. Where we can find you in internet, or you are only available in Unicon, or? Well, I am on Facebook, Tragicoma Craft, and you can find me there. I've just started out, but we do a lot of cosplay stuff, and we eventually plan on making an online shop. So yeah, like Tragicoma Craft. Go. All right. There is some shout outs for our audience, for your potential buyers or something. Hi, Mom. Hi, Mom. Okay. Thank you very much. Okay, thanks. You keep on telling me goes fast, still going out. Parasti pēdējā naktī tu 3 no rīta vēl šuj kaut ko beigās. I'm Rīna. I'm Kata. Kāpēc jums tieši šāda tēlu izvēle? Tāpēc, ka viņi ir sakarā ar ēdienu, tie ir vispār ēdiena tādi, kas ir kafeiņas. Un mums ļoti patīk ēdienas, ka jau visiem. Un vēl fējas pie tām, tāpēc arī izvēlējamies. Nu jā, un pa lielāko daļu tā ir kulinārija. Tā kā, bulciņas, tortas, kas gan cits. Nē, ļoti interesanti izvēle. Un skatos, jums ļoti sarežģīti tērpi. Un vispār man viss cosplay liekas ļoti sarežģīti. Un vispār, tā kā es pati gribētu kaut kad nākotnē cosplayēt, gribētu zināt, cik apmēram ilgi ir jātaisa šāds tērps? Nu, atkarībā laikam no laika, cik tu vēl tie principā, ja tu strādā, un tas ir tikai pēc darba, tad pāris mēnešus vajadzētu riktīgi tā visu šūt. Diezgan daudz laika aizņem arī sīkas detaļiņas. Līdz ar to, jā, tas paņem laiku, bet tas ir to vērts. Un kā jums likās, kā jūs uzstājāties, kā jums šodien priekšnesums iznāca? No malas jau labāk redz, līdz ar to mēs nezinām kā, bet viss izdevās, jā, gribam redzēt ierakstu ļoti. Tā vienkārši novērtēs, jā. Guys, little company, I'll be calm. Take my advice, won't be long. Spēles mēģinājis izgudrot jau kopš bērnības. Come on, don't fear. We have Koru. He will defend you. We're just gonna normally stuff. All right. Hello, I'm from animeforum.lv, and we are just making a video about Unicon. Can you introduce yourself? My name is Anna. This is my first time ever cosplaying, actually, and I made this cosplay myself. Can you come in center and show us? Wonderful cosplay. What's your name? My name is Elizabeth, and I'm not actually cosplaying. I'm just some OC schoolgirl. And yes, this is my first time doing something like this. So. Can you two show us how you look? Yes. My name is Katarina, and this is my first time in Unicon. And I just dressed up, put on a wig, and just cute accessories, and just went with it. All right. Can you show us? Hello. How about you? I'm Linda. How are you, Linda? I'm okay. How you like Unicon? It's really fun. It's my second year here. Okay. Do you work in other places too? No, not really. All right. Girls, how are you?
how you feel in Unicon? How you like attention from the cameras, from the people asking to make pictures with you? Do you like this? Yeah, I think people here are quite friendly, except one guy actually grabbed my ass. That was quite uncomfortable. But Koro approves that. How about you? Nobody has asked a picture with me yet. We have a video with you now. Cool. But yeah, people here are friendly and it's cool. Well, no one also asked a picture of me. The people are really nice and they're really fun to be around with. How about you? Do you make cosplays? Did you make ever cosplay? No, I plan to, but I never really. Why so? Well, summer really got in the way. A bit lazy, but I'm sure for next year I'll cosplay for sure. Okay. Any of you planning to go on main stage, make a sketch or some show there? I thought about going on stage, but I made this cosplay last minute pretty much, so I didn't really have much time. How about you? No, not Unicon, maybe WinterCon. Girls, the Koro asked, do you don't fear to go like very short keen socks and all that stuff? Oh, I don't really mind. You don't, no embarrassment or something around that? It's pretty, no embarrassment, it's pretty aggressive for, dressing style. No, I don't really wear skirts that are too short because I do feel a little bit uncomfortable. Later, but in Unicon you feel fine with that? Yeah, pretty much. What about you? Yeah, I don't usually wear skirt. This shirt, it's not wearing shirt, but it's still shirt. But in Unicon it's okay because nobody cares about that. Well, I usually don't wear skirts or dresses at all, but I feel like everyone in Unicon could be more free because everyone's like their own people and like they know that this is like normal in anime, for instance. So, yeah. How about you? I don't wear skirts or dresses. I'm more of a tomboy. All right, I got you. Do you have last shout-outs for Unicon, for our audience, for your fans, for your future fans? I think people, when they come to conventions, they definitely need to know what they're getting themselves into because there are a lot of people who don't really respect cosplayers and sometimes like grab them inappropriately. So definitely be sure to stay safe. Alright, how about you? I think you just need to be confident about yourself, believe in what you're doing and love your character and it will be fine. So yes. If a cosplayer says they don't want to take a picture, then respect them and don't say they're mean because they're uncomfortable with it. I mean, that's normal. How about you? What do you think about this? I really agree with them. I don't have much experience in this. Galvenā balva bija ceļojums no Parīzes līdz Āzijai prestīžā vilcienā. Sveiki, mani sauc Kitsunčan, esmu no Anime fóruma, un es vēlētos jūs intervēt, lūdzu varētu nosaukt visus savus vārdus. Jūs vēlaties vārdus vai stage name? Tad es esmu Greedy Wolf. Es esmu Madī Blond. Es esmu Miss Morte. Un Rigoletto. Man ļoti patika jūsu priekšnesums, bija baigi labi. Kāpēc tieši šāda tēla izvēle? Granados World bija pagājuši, kad bija ļoti populāra spēle pasaulē. Un tā bija viena no spēlētākajiem spēlē Korejā. Un viņiem ir ļoti liela modes izvēle pašā spēlē. Un tāpēc mēs domājam izmēģināt kaut ko jaunu šoreiz un iet spēles variantā šoreiz. Arī es gribētu piebilst, ka tas ir mazliet sarežģītāk. Mēs varam sevi challenge un pacensties vairāk. Tas arī būtu viens no iemesliem, kāpēc mēs izvēlamies tā. Tajā pašā laikā tas ir tomēr pandemionijam stilā, tad ļoti gotisks, ļoti daudz detaļas un tādā veidā. Mēs vēl joprojām turpinām savu stilu kā grupa. Es jau skatījos, jums tiešām ļoti iespaidīgi tērpi un ļoti patika. Ļoti labi izstrādāt. Starp citu par tērpiem jautājums, cik ilgi jūs apmēram viņus gatavojāt? Tas īstenībā ļoti... Es sāku jau februārī, protams. Tas nenotiek katru dienu. Tā aktīvi varētu būt 2-3 mēneši.
burtiski sāk taisīt tikai jūlijā, diemžēl, jo man ātrāk nebija laika, līdz ar to šis ir tikai mēnesis īstenībā, kas ir ļoti ātri priekš manis. Jā, apmēram tāpat, vai nu atšķirībā, kuru reizi mēnesis vai pāris nedēļas. Pareiz pēdējā naktī, tu 3 no rīta vēl šuj kaut ko beigās. Jā, parasti tās ir 2 nedēļas vai arī mēnesis. Jā, bet tāda ir 24/7. Es domāju, mēs visi vienmēr cenšamies sākt laicīgi, bet laiks paiet, un tad jau ir klāt pasākums. Un ko jūs domājat par savu uzstāšanos? Kā jums pašām liekas? Vēl būs jānoskatās no malas, bet sajūtas labas pagaidām. Skatos, likās, ka viss izdevās, nekas nenojuka. Manuprāt, mēs šoreiz ielikām nedaudz kaut ko no mūsu vecā pandemonium, kas ir humoriņš beigās arī, kas tā kā nebija super dramatiski un episki. Jā. Neviens nav paklupis, nekas nav nokritis tā īsti. Neko nepazaudējām. Kā visas pointus mēs pareizajā laikā izgājām. Un tad liels prieks, meitenes doties tālāk, un tiešām bija prieks jūs intervēt. Vienkārši mēs esam vienīgie Latvijā, kas pārdod komiksus. Я Дмитрий с Anime Forums LV, и как бы у нас пару вопросов. Во-первых, как тебя именовать? Меня вообще по никнейму зовут Наша Ромика, а так мой косплей под именем Хатхор из фильма «Боги Египта». А почему ты выбрал именно этот косплей? Ну, потому что я очень люблю историю, и так как Египет — это как моя душа, просто и я решила посмотреть этот фильм просто так для интереса, мне понравился этот персонаж, и я решила его скосплеить. То есть как бы он и по душе персонаж уже ближе получается, да. Как бы уже атмосфера, то есть уже ты более чувствуешь. Были ли какие-то трудности при создании данного персонажа? Да, были некоторые. Сначала это по ходу мелкие части, а самое главное это костюм сделан из гороха и гречки, и когда клеишь, горох начинает потихоньку падать, и тоже горох, и потом остаются такие мелкие части, и их потом приходится опять все заново клеить, и потом проверять, нету ли еще некоторых мелких частей. Что бы ты, может быть, пожелала бы всем косплеерам Юникона этого года и будущего, и посетителям? Чтобы все были счастливы, чтобы много косплееров было, чтобы некоторые могли познакомиться с людьми разных стран. И кушали много печенек. Печеньки — это святое. Печеньку, да, это самое вкусненькое. Да. Спасибо. Labdien! Es esmu Kits Unačan no Anime Forums, un redzēt, un kā jūs sauc? Mani sauc Kristīne. Jūs pārstāvat Jāni Rozi, un man ir jautājums jums. Es skatos, ka šeit ir ļoti daudz komiksu, bet tik daudz komiksus parasti veikalā Jāni Rozē neredz. Jautājums, kuros veikalos vairāk koncentrējās šie komiksi, un kuros Jāņa Rozes veikalos viņas drīzāk varētu meklēt? Tas ir mīts, ka viņas neredz Jāņa Rozes veikalos, jo, piemēram, viss tas, ko jūs tagad redzat šeit, tas viss ir mūsu veikalā Baronielā, kurā es arī strādāju. Tā kā droši var doties uz veikalu Baronielā 5 vai arī uz lielajiem lielveikaliem Spice, Alfa un Origo. Bet visi komiksi, kas ir, tie visi veikalā ir, vienkārši viņus vajag sameklēt, kurā vietā viņi stāv. Skaidrs, labi. Un kā būtu ar tām pamācības grāmatām, jo skatos pie komiksiem parasti nav tādu mangas zīmēšanas pamācību grāmatu. Es vienkārši zinu, ka cilvēki, kas nāk uz šo pasākumu, viņiem ir dažādas intereses. Ļoti daudziem patīk pašiem arī zīmēt un veidot un visu kaut ko tādu nodarboties. Tāpēc es domāju, ka tas varētu būt noderīgi, ja cilvēki papildus komiksiem atrastu arī kaut ko tādu pamācošu, izzinošu, noderīgu. Un tās mangas grāmatas, piemēram, kuras kā tās zīmēšanas tieši pamācības, tās var atrast tajā Baronielā? Jā, tās ir arī no mūsu veikala un no tieši zīmēšanas mākslinieku nodaļas. Labi. Un jautājums, kāpēc, piemēram, tikai Jānis Rozes pārdod šeit komiks un tādas lietas? Personīgi pazīšanās ar Sergeju varbūt. Nē, vienkārši mēs esam vienīgie Latvijā, kas pārdod komiksus. Es neesmu redzējis citās lielajās grāmatnīcās, ne Zvaigzne, ne Valders un Rapa, ne Globus. Tā kā mēs vienkārši esam šo uzņēmušies, jo, piemēram, man ir personīgi interesi tai visā, tāpēc arī es mēģinu to visu bīdīt, lai tie cilvēki, kas grib Latvijā iegādāties, lai viņiem nav tikai jāsūt no ārzemēm, bet lai viņi vienkārši atnāktu uz grāmatnīcu un atrastu to, ko viņiem vajag.
Nu, jā, vienkārši skatos, jo ļoti daudzās gramatīcās nevar atrast šādus, un ja var atrast, tad tikai konkrēti 3 dažādus, un arī tikai periodiski, un tāpēc, nu jā, liels paldies jums par interviju. Paldies jums! Jidrit vai kociņ, atkal tā kamera sāku snīķoties, ka tevi 9 vulkānā metīšu pie visiem jodiem, ja nesāksi strādāt katru gadu viens un tas pats. Parādās kaut kāds čalis baltā maskā un visu viņa pārstāja strādāt. Viņai kaut kāds nervu lēkums, es nesaprotu vienkārši, da jau Haidī. Es esmu Kitsunečan no Anime fóruma, un es vēlētos uzzināt, kāds ir jūsu skatuves vārds. Shapeshifter. Skaidrs. Un man ļoti interesē, man ļoti patīk, kā jūsu darbs ir izveidots, un es tieši, neesmu baigais zvaigžņu karu fans, bet es atceros šo tēlu, man liekas, un man interesē, kāpēc tieši šī izvēle? Kā jau teica, priekšnesumā man arī šo te jautāja, un es varu atbildēt to, ka Star Wars ļoti maz ir sieviešu tēlu. Ja tu negribi būt kārtējā princese Leia, kārtējais Twi'leks vai Amidala, tev ir jābūt Šaktī. Bet man arī ļoti patīk šī rase, viņi ir karotāja rase, viņi ir ļoti cienas sievietes, un tas ir man to tēma, un protams, zvaigžņu kari. Nē, ļoti interesanti. Un man interesē, cik ilgi vispār šādu tērpu uztaisīt, jo man liekas, tas ir no pēpiem šeit taisīts, vai ne? Apmēram mēnesis pagāja. Būtībā visilgāk gāja šis te. Tas nav pirkts. Tas nav pirkts. Viņš ir bišķi nolips, tāpēc, ka man ir rokas vienkārši, viņas līpīja nos, jo man ir grīma. Bet būtībā tas ir lukturītis ar plasmas trubiņu, un šeit ir caurspīdīgāka trubiņa. Un tā kā pašās beigās spogulīts. Ja vajadzēs, tad es varu ar vīru kopā paraugu demonstrējums parādīt, jo man liekas, katram zvaigžņu fanam ir jāuzstājas savējais lightsabers, jo tas ir vienkārši tāds gandarījums, ka tu vienkārši, jā, un tas ir manējais, un tas nav kaut kas spirts, kur tu nezinu. Un lētāk arī sapcīt sanāk, jo es jautāju arī meitenei, kas dejoja ar sakaniem lightsaberiem, viņa iztērē, apmēram uz vienu 70 mārciņas. Un šitais, 20 ne vairāk. Un tā, jo būtībā tas ir uztaisīšanas darbs. Visvairāk paņem laiks, jā. Jā, es vienkārši skatos ļoti nostrādāts darbs. Un es vienkārši nespēju iedomāties, kā var uztaisīt tos lightsabers. Ļoti bieži, kad es skatos uz cosplayiem, un es nesaprotu, kā var kaut ko tādu vispār uztaisīt. Jā, tur galvenais ir palīdz, ja tu esi bijis mākslas skolā, arī, ja tu mājās kaut ko patīk taisīt, būtībā tev ir jāsaprot materiāls. Tev ir ne tikai jāmīl savus tēls, tev ir arī jāsaprot materiāls. Un vēl ideālāk, ja cilvēks dejo. Jo es ļoti skatos daudz cilvēkus, es negribu saukt vārdos vai ne, bet ir tāda sajūta, ka viņiem tiešām vajag kādu dejošanas klasi. Jo tam tēlam būtu jābūt aktīvākam, bet cilvēks ir vienkārši nobijies arī, bet dejošana palīdz atbrīvoties. Un es pat nodarbojos ar viduslaiku dejām. Šīs ir viduslaiku kurpītes īstās, paštaisītās arī. Tā kā tas noteikti palīdz. Jā, varēja redzēt pilnībā dažādi. Jā. Jautājums tāds, vai iepriekš ir bijis kāds tēls, kur tērpu uztaisīt bijis sarežģītāk nekā šo tērpu? Šis ir mans otrais tērps. Un trešais kāds bija? Es biju Valka How to Train Your Dragon. Jā, šitā ir man pirmā solo performance. Man bija pirms tam grupā. Un, no vienas puses grupā bija drošāk, un no otras puses šeit ir tikai atbildība uz mani. Man nav atbildība pret citiem. Tā, kad es, ja kaut kas noiet greizi, nezinu, man lightsabers nokrīt no galvas, viss tā ir mana vaina, slikti vai ne, bet vismaz tajā brīdī es neiegāšu pārējos. Tā kā tas ir ļoti, ļoti interesanti, bet šitais ir mans otrais, un šitais bija daudz vienkāršāks, tāpēc, ka Valkai bija pilns kostīms, pilns tās bruņojums. Un tad vēl mēs paralēli taisījām, vīram arī bija, vīrs bija stoiks, mēs bijām abi divi tādi. Kā jau virsmatīvi. Un tad mēs taisījām divus tērpus. Šoreiz būtībā viņš man palīdzēja ar lightsaberi. Būtībā uztaisīja konstrukciju šitam tēlē. Es viņu varu uztaisīt un apstrādāt, jo mans vīrs viņam ir ķēriens uz kā to padarīt tā, lai tas izskatās pēc tā, ko es redzu filmās.
Nu, tālāk ir. Tad cik sen ar cosplay? Tad jūs pēc tam nesen esat aizsākušies? Pagājušais gads, Wintercons, jā. Mūs uzaicināja Pandemonium cosplay meitenes. Mēs vienā unikonā sākām runāt, un viņas uzzināja, ka mans vīrs ir juvelieris, viņas uzzināja, ka es arī šuju pati tērs, un viņas uzaicināja, paklaus, tu viena šuju, otrs veido visu kaut ko jau arī, un kāpēc ne? Un tad mēs sapratām, ka jā, vispār ir interesanti, ļoti interesanti, un tās visas negulētās naktis ir tiešām, tas ir liels gandarījums beigās, ja viss sanāk. Un jautājums, kā pati vērtē savu priekšnesumu, kā uzstājies? Es to, kad es ieraudzīšu video, tad es varēšu pateikt. Jā, bet tā kā pašai sajūtas tomēr. Galvenais, lightsabers nenokrīt no galvas. Man jau tas bija galvenais. Lai nenokrīt no pirksta, lai nenokrīt no galvas, un tad ir viss kārtībā. Un tā, tas arī ir būtībā. Jā. Labi, paldies par interviju. Jā, paldies jums arī. Veiksmīgi. Sākumās, vienmēr var mēģināt ar kašu spēlēm. Piemēram, viespopārka ir šitā UNO. Ļoti viegli iemācīt 5 minūtes mācīt un pēc tam spēlēt. Vienkārši iet visiem viņiem patīk. Ja iet tālāk, drusku lielāku kasti var paņemt, tas būs Dixijas. Viņi ir tādā uz asociācijām. Tu vari redzēt, kā domā citi cilvēki un viņus arī labāk iepazīt. Spēles notikumi arī ir ļoti viegli un es nezinu nevienu cilvēku, kuram viņi nepatīkā šī tāda. Pēc tam var arī mēģināt ar olkumiem, piemēram. Ir tāds populārākais, tas ir Katnas ieceļotāji, diezgan populāra Latvijā, un gandrīz visi viņi jau zina, un tikai strājas. Piemēram, Katnas ieceļotājs vajag būvēt savu pilsētu, pēc tam viņu atstāt un būvēt arī jaunas pilsētas. Viņi kaut kas tā stratēģijas žanrā, tā kā sanāk. Šis sanāk, ka arī ir ļoti daudz veiksmes, jo ir kalniņi. Jūs metat viņus un atkarībā no tā, kas ir uz kalniņiem, jūs dabūjat resursus. Un no tiem resursiem jūs jau varat izvēlēties, kuras kombinācijas būvēt, kādas pilsētas vai ceļu. Un teiksim, cik tāda spēle aizņem laiku, principā? Kaut kur stundu. Visiem ir citādāk. Kādam stundu ar pusi, kādam 40 minūtes. Atkarīgs no cilvēkiem, kā viņi spēlē arī. Un vēl viena bija tik traita. Mēs arī turnīrus rīkojam šajā spēlē. Pa turnīri bija. Mums 2 gadus atpakaļ cilvēks braucēja uz pasaules turnīru šajā spēlē tik traita. Un viņš no 50 cilvēkiem aizņemās 16. vietu. Tā kā viņš pārstāvēja Latviju. Bija no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pārstāvēja. Tas kaut kā saka Eiropas čempionāts? Jā, tas bija Eiropas čempionāts. Ir kaut kā saka pasaules čempionāts, nav. Jeb ir tikai kaut kāda valsts, Viņš saucas kā pasaules čempionāts, bet īstenībā tur bija cilvēki tikai no Eiropas. Tā kā no Amerikas nebija? No citiem kontinentiem nebraukt neviens. Galvenā balva bija ceļojums no Parīzes līdz Āzijai. Prestīžā vilcienā, luksus tipa vilcienā un atpakaļ tāds kruiziņš. Bet par spēli. Šeit sanāk, ka jums būs misijas, kur vajag apzīmot citas pilsētas un savienot 2 pilsētas, piemēram, Rīga, Parīze. Ja jūs savienosiet tas pilsētas, jūs saņemsiet punktus par to misiju. Bet misijas var būt daudz, vairāk nekā viena, un ja jūs kādu misiju nepaspēsiet līdz spēles beigām uztaisīt, tie punkti būs kā soda punkti. Tā kā vajadzēs arī ar to reiķināties. Teiksim, vai ir kaut kāda reizēm cilvēki, pieņemsim, nāk un prasa kaut kādas, teiksim, kaut kādas specifiskas vēlmes? Specifiskas tas ir vienmēr atkarīgs no cilvēka. Mēs vienmēr prasam, kas jums ir specifiski. Kas ir bijis pats tāds dīvainākais, ko cilvēks varbūt ir jautājis, nācis? Dīvainākais, kas bija, tas bija cilvēks pieprasīja kādu superloģisku spēli, bet beigās viņš izvēlējās spēli, kura bija uz randoma pilnīgi balstota. Tā kā parasti prasa interesantu spēli, un tas ir grūti, jo cilvēks pats nezina, ko viņš grib. Skaidrs, attiecīgi tas viss pārsvar atkarīgs no paša. No cilvēka vienmēr, jā. Un, teiksim, galvenā varbūt misija jūsu, teiksim, Unicon laikā ir kāda, pieņemsim, būtu? Mēs gribam dot cilvēkiem iespēju citādāk pavadīt laiku.
ne tikai sēžot kaut kur pie datorā vai sagatavoties, bet arī dot viņiem iespēju kopā ar draugiem sanākt kopā un uzspēlēt kādu spēli. Mums ir arī galdi, kur cilvēki var tagad spēlēt, un pērkot šīs spēles cilvēki var mājās arī aicināt draugus un pavadīt vairāk laika kopā. Tas ir mūsu misija. Un, teiksim, nobeigumā vēlēju jums visiem Unicon dalībniekiem kāds būtu. Have fun! Здравствуйте, девушки. Я, во-первых, Дмитрий с Anime Forum LV. И ваше имя какое будет или никнейм? Я Като. Я Джон. Вот ваш косплей, мягко говоря, был эпичный просто. Вот как вы вообще дошли до такого, додумались вообще, каким образом? Спасибо. На самом деле, я давно очень хотела сделать Астрид и предложила Джону, и она сразу такая, типа, о, да, я хочу сделать дракона. Людей косплеить как-то для меня скучновато, кажется. Мне больше нравится брать образы каких-то животных или фриков, например. Но вот дракон было самое то, что-то новенькое, что-то интересное. Есть над чем поработать. Вот насколько долго вообще весь этот косплей, вся эта... всю эту хореографию придумать, сколько примерно заняло вообще времени? Придумать, да, пару минут всего. Косплей, да, долго. Потому что Джон очень училась с этим. Побором, а сам косплей делался долго и в последний момент относительно так. Бессонной ночи. Вот из всех косплеев, я понимаю, вы уже не первый год вообще выступаете, да? Это самый сложнейший был или что-то более до того было, еще выше что-то? Думаю, для дракона это без вопросов. Для меня это самый сложный опыт. Мне в какой-то момент захотелось прыгнуть до своего потолка, попробовать такие конкретные, мощные проекты. Я смогла прыгнуть до потолка. Думаю, в ближайшее время я не буду ничего сложнее этого. А вот, допустим, вот молодым косплеерам, что вы бы так, которые хотят стать, бы посоветовали, с чего им, акцентировать, может, внимание, я могу посоветовать, что всегда, прежде чем начинать что-то, смотрите кучу картинок, то есть так называемые референсы, поищите туториалы, то есть как люди делают, это очень часто помогает. И, конечно, я думаю, что первый образ не стоит выбирать сложным. Крафта, не знаю, для меня правило одно. Главное, чтобы в процессе было весело и результат оправдал себя. И дружба. Потому что это очень классно, если ты делаешь вместе со своей подругой косплей, это намного интереснее, веселее. Бессонные ночи вместе. Да, под фильмецы. Да. Понятно. Допустим, ваши пожелания всему Юникону, всем, кто пришли, были и будут. Получить удовольствие Юникона, чтобы развивался, то есть чтобы косплей рос, чтобы становилось как можно больше интересных косплееров, что, в принципе, у нас и происходит, если наблюдать. Да. Спасибо большое вам, удачи. Спасибо. Вам тоже. Esmu Dmitrijs, pārstāvu Anime Forum LV. Mēs dzirdējām tādus runas, pirmkārt, kā jūs saukt? Sveiki, esmu Dagnis Skurbe. Jā, un mēs dzirdējām, ka jūs piedāvājat kolonizēt Marsu. Jā, tas ir produkts, kur es esmu pats radījis, esmu izstrādājis un dizainējis šo galda spēli. Tas ir veltīta Marsa kolonizēšanai. Kāds, teiksim, kā vispār radās doma par šādu spēles izveidi? Tas ir kā ar katru ideju. Ir grūti aprakstīt, kurā brīdī viņi radās. Iespējams, ka sākās spēles mēģinājis izgudrot jau kopš bērnības. Vai bija kaut kāds, varbūt, iedvesmas, kaut kāds avots tieši uz kā balstījāties? Jā, spēle tapa Londonā 2014. gadā. Tajā laikā strādāju tur kā reklāmas dizainers. Tas bija gads, kad nosēdās Curiosity pašgājējs uz Marsu. Es arī sekoju tam līdzi. Pēcāk skatījos NASA's lekcijas par to, ar kādām problēmām cilvēki varētu saskarties, ja cilvēks kādreiz tiks nosēdināts uz Marsu. Es ceru, ka tā arī notiks. Un tad viss šis problēma izklausījās pēc spēles kaut kāda veida. Principā, sanāk, var teikt tā, var to spēli bišķi traktēt savu veidu, kā
Marsa kolonizēšanas simulators, tikai tādā galda variantā. Jā, tā varētu teikt. Tas notiek jau kaut kādus 30 gadus pēc tam, kad pirmie cilvēki jau ir nosēdušies. Un, tur jau ir 4 kolonijas, un viņi sāk pietrūkst resursus. Viņi sāk savā starpā jau karot par to, kura tad tiks pie galvenā resursa, kas ir ūdens. Jā, un teiksim, no visu tā spēles lauka, principā, kā notiek pats spēles process, kā viņš sadalās? Spēles, tavs pamatu uzdevums spēlē ir būvēt savu koloniju lielāku. Un, kamēr tu esi izsēdināts uz Marsa ekvatoru, sāc ar vienu bāzi un 3 resursu stacijām, tavs uzdevums ir uzbūvēt ūdens iegūs staciju uz Marsa ziemeļpolu, kas ir kartas centrā. Un tu pakāpeniski būvē ar vien jaunas bāzes un bāzēm apkārt jaunas resursu stacijas, kamēr es nokļūstu līdz centram. Resursu stacijas te vienas resursus, minerāli, sēdienas, gaisu, kas viss ir nepieciešami, lai būvētu jaunas bāzes un būvētu jaunas stacijas. Nav, teiksim, tāds ierobežojums, ja pēkšņi kāds no resursiem izsīks no sērijas, ka tu vari sākt tā kā zaudē, vai tieši otrādā kaut kāda soda punkti tiek piešķirti? Parasti ir tā, ka resursi ienāks līdzīgi spēlētājiem. Ja tas ir labs minerāli gads uz Marsa, tad tajā spēlē visiem ienāks minerāli. Ja tas ir labs gaisa gads uz Marsa, lielā daļā spēļu ir tā, ka 1, 2 vai 3 resurs būs vairāk deficīts nekā pārējie 2. Un tas mainīs spēles gaitu mazliet. Teiksim, ja būs daudz minerālu un gaisa, spēle būs agresīvāka, jo būs vieglāk darīt agresīvas lietas. Ja būs daudz pārtikas un minerāļu, spēlētāji vairāk būvēs un konstruktīvi attīstīsies uz priekšu. Principā, vai arī pastāv iespēja savam kaimiņu biedram ieriept bāzes celšanā? Jā, spēlē ir agresīvās misijas, kas ļauj spēlētājiem, kurš agresīvāk noskaņots vai vienkārši kurš zaudē tajā brīdī un grib panākt spēles līderi, viņam uzbrukt ar šīm kārtīm, kas ļauj vai nozagt citu spēlētāju stacijas, vai nozagt staciju atpakaļ, ja tev kāds ir ierieris iepriekš, vai aizturēt spēles līderi uz vienu gājienu un dažādas. Vai šai spēlē ir nepieciešams spēlēt? Vispār cik spēlētājiem spēle domāta? 2 līdz 4. 2 līdz 4. Un vai ir vajadzīgs kaut kāds šis vadītājs vai spēlētāji var savā starpā, kā Monopolā un citās? Monopolā tur arī idejas vadītājs, bet skaidrs. Kādā veidā jūs rekomendētu citiem, tiem, kas vispār aizraujas ar galda spēlēm un ne tikai, iegādāties šo spēli, pēc kādiem motīviem viņiem vadīties, kāpēc viņi gribētu to spēli dabūt savā īpašumā? Viņa ir pēc kādiem kritērijiem. Pārsvarā, kas cilvēkiem pirmkārt iekrīt acīs, ir spēles vizuālais izskats, dizains. Jā, tam es piekrītu. Bet tā ir arī spēle, kur ir aizraujoši spēlēt ģimenes lokā, tostarp ar bērniem 10 gadu vecumā un pieaugušajiem, kas jau ir nopietnāk attiecas. Es esmu centies viņu sabalansēt tā, lai nebūtu garlaicīgi nevienam ne otriem. Attiecīgi viņa diezgan tāda plaša, viņa ir ģimenes spēle, viņa ir samērā viegla žanra, priekš tiem, kam patīk, ļoti sarežģītas galda spēles, kas spēlē ļoti daudz un viņas garas, tad viņiem viņi varbūt liksies par vienkārši. Bet spēlētājiem, kas grib tieši izjust to būvēšanas procesu un tā viegli pieiet viņiem, parasti viņi izraisa tieši ļoti liela atkarība, jo ir liels prieks par resursu ienākšanu. Principā idejiski vienam vakaram ģimenes lokā vai draugu lokā var normāli izspēlēt samērā ātri. Vienam vakaram nē, viņi parasti... Viņi pat krietni ilgāk. Viņu var izspēlēt, stundas laikā, varbūt pirmajā reizē būs garāk. Un, ja spēlē agresīvi, tad arī var būt garāk. Bet, principā, orientējoši stundu, pusotru stundu. Bet, parasti cilvēki, kas ir labi zīme, ka viņi vienmēr atkārto. Kādas, vispār bija grūtības, kad sākāt vispār šo spēli veidot un mēģināt attīstīt jau gatavā produktā un kaut kā izplatīt, sauksim to tā?
Droši vien, ka finansējuma savākšana bija lielākās grūtības. Jūs tā kā caur Kickstarter gājāt vai personīgi? No sākuma Indiegogo, kas bija kļūda, jo tur neapgrozās galda spēļu cienītāji īpaši daudz. Kickstarterā viņi ir daudz vairāk. Plus vēl ir tas, ka Indiegogo kampaņa bija bāzēta Latvijā, kas arī bija kļūda, jo tad tikai Austrumeiropas reģionā pa lielāku tā kampaņa ir redzama. Tāpēc tur mēs savācām 7,000 eiro, bet bija vajadzīgi apmēram 30,000, lai spēli izdot. Un tad pārējo savāca caur dalību investīciju fórumos, kur man atbalstīja jau nopietnāki investori, un tad kopš tā brīža spēle tiek. Vai ir, teiksim, kaut kāda nākotnes plāni spēlē, kaut kādus papildinājumus veidot, nezinu, bonus pakas vai tam līdzīgi? Idejas ir daudz, un es visu laiku pierakstu jaunas, bet teiksim tā, ir, lai izdotu papildinājumu, ir noteikti jāpārdod šī spēle pietiekamā apjomā, lai arī tāds papildinājums būtu pietiekami daudz cilvēku, kas ir gatavi iegādāties. Skaidrs. Un arī galvenais jautājums spēle, cik es saprotu, ir pieejama tikai pagaidām angļu valodā, jā? Jā. Vai, teiksim, arī plānojās pēc tam nākotnē kaut kādā veiksimīgi viss aizies arī latviešu valodā, tā teikt, no turienes, kurienes viņi ir atnākusi un kaut kādās citās valodās? Mazās valodās drukāt ir dārgi tādā ziņā, bet šobrīd mums ir pasūtījumi no portugāļiem, liela tirāža pasūtīta un ļoti iespējams, ja cipari sakritīs labvēlīgi, tad izšķirsimies arī par latviešu versijas nodrukāšanu jau līdz šī gada beigām. Aha, skaidrs. Labi, paldies par šo brīnišķīgo interviju. Bija prieks uzzināt par to, ka Latvijā tomēr arī labas kvalitatīvas galda spēles var uztaisīt un parādās. Nobeigumā vēlos izteikt ik vienam paldies gan intervētājiem, operatoriem un ik vienai personai, kas piekrita atbildēt uz visiem jautājumiem, neskatoties ne uz ko. Ja vēlies palīdzēt, liec īkšķi uz augšu, viesojies iekš Anime Forums LV un skaties citus animānie video. Tiekamies Wintercon!